Visu cienīts un talantīgs mūziķis, kurš katru darbu izpilda ar vislielāko atdevi un pienākumu apziņu, panākot augstu muzikālo kvalitāti. Spēcīgs plecs Īrijas latviešu jauktā kora Leira vadītājai un diriģentai Rasai Stonkus. Tā par Signi Jaunzemu rakstīts pieteikumu vēstulē. Latvijā esmu no Dobeles, Zemgale, dzimis muzikālā ģimenē, kur gadījies, kur ne. Un šeit es nokļuvu pavisam netīši. Viens no maniem studiju biedriem piedāvāja atbraukt, teica, ka ir iespējas strādāt, ir iespējas, kur palikt. Arī tādu nelielu nosacījumu, tev jābūt šeit pēc nedēļas jau. Tad es jau uzreiz tā arī sakravājos un atbraucīju. Tādā laikā man liekas, ka daudz tāda arī parādījās. Tas bija 2004. gada 31. decembra vakars, tā kā es ielidoju šeit vecgads vakarā Dublinā, 2005. gads reiķināsim 1. janvārs. Tātad jau 18 gadi apakaļ. Mūzika vienmēr ir bijusi man dzīvē kaut kur blakām visu laiku. Kaut vai, kad es biju kā zīdains ratiņos, es atceros, varbūt man bija gadi 3 vai kas. Man atmiņas ir, kad mamma ar tēti muzicēja. Pat ne muzicēja, viņiem mēģinājumi katru nedēļu ir vietējā klubā, tā sauc tajā laikā, ja, un viņiem tur mēģinājumi, mēs tur, bērns jau nebija kur atstāt. Bērniņi gulēja ratiņos, visas dziesmiņas galvā, salipa, mūzika pieķērās, ielika mūzikas skolā, sākām ar violi. Un mazs puišels, daudzoties, bija nolicis violi gultā un bija aizmirsts par šo violi. Augstāk par zemi mēs spēlējām. Un lecu tai gultā, un tad gaisā tā kā palēnājumā atceros, bet tur apakšā ir viola. Uzskat virsū violai, viola salūza. Un tā mans violista karjera beidzās principā 3 mēnešos. Tad mamma izdomāja, varbūt pamēģināt viņu ielikt kora klasē. Es nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka tur instrumenti nav ko salauzt. Ielika mani kora klasē, bet arī kaut kā nepaķēra. Sākās handbols, sākās peldēšanas, sākās visādas citas lietas. Arī nepabeidza kora klasi. Ģitāras klase vēl nebija mūzikas skolā. Kas tur vēl? Sitamie instrumenti. Tur kaut kādas bungas un kas tur. Labi, liekam iekšā. 7. klasē es aizēju uz turieni. Un tad gan man parāva. Riktīgi bija ļoti labs skolotājs Vitālijs Čakšs. Ļoti draudzīgs, ļoti labi mācējis. Nezinu, mums tāds tā kā īpašs kontakts izveidojās. Es pat gāju uz tām nodarbībām ārpus savu nodarbību laika. Es beidzu skolu, es pat jau biju uzreiz mūzikas skolā iekšā. Man tur specializēja nevis tieši uz bungām, bet ir tāds instruments, kas ir xilofons un marimba, kas ir lielāks. Tā kā klavieru veida taustiņa, tikai koka, un tad ar 2 vālītēm viņi spēlē. Un mans skolotājs mani virzīja tieši šajā sfērā. Sāku braukāt uz visādiem konkursiem Latvijā piedalīties. 3. gadā mūzikas skolā jau sacentos ar piegadniekiem un dabūju 7. vietu Latvijā konkursā Talants Latvijai. Aizbraucot uz Rīgu, mani mediņos no šiem konkursiem pasniedzēji atpazina. Viņi uzņēma uzreiz mani bez iestājuma eksāmeniem. Un tādā veidā es nonācu mediņos. Bet atkal dzīve kopmītnēs. Nav kur uzstādīt ne ksilofonu, neko. Kur es trenēšos? Kaut kādas klavierus tur skolas zālē sarunāt var, tur man palaidīs. Bet draugi, jauns intereses, jau 14-15 gados un atkal nepabeidzu. Tātad muzikālā sfērā principā papīra man nav. Bet mūzika vienmēr man bijusi sirdī tuvu un blakus, jo arī koledžā es turpināju dziedāt korī. Paralēli nācās vēl izpalīdzēt citiem koriem, kuri mūsu diriģenta nosūtīja. Tad vienu brīdi pat sanāca tā, ka es vienu brīdi paralēli dziedāju 4 koros. Šie varbūt pusotrs gads, ko es biju iestājies koledžā un pametis mūzikas skolas mācības, dēļ citām visādām interesēm un jauniem draugiem un visu dēļ kā. Bet, kad es ienācu apakaļ šai mūzikas pasaulē, tai korī iestājos, viņš man kaut kā īpaši vēl vairāk parāva. Un kori sākās visu laiku. Kā diena tā kori, kā vakars tā kori. Atbraucu uz Īriju un pats nesapratu, kas notiek. Jo 2005. gada sākumā, kā jau teicu, strādāju, bija sarunāts darbs, bija sarunāta dzīvesvieta. Bet tas bija nomaļākā pilsētā, Karlovas mazāks reģionālā piepilsētiņa Tuloma. Un
Tur nebija ne muzikālās iespējas, nekas tam līdzīgs. Darbs, mājas, darbs. Kā tādā laikā daudz tikko atbraukuši latvieši dzīvoja, dalīja māju, kā saka, īrēja istabu ar citiem latviešiem. Un tad kaut kā likās, arī tur ģimenē apstākļi bija tādi, ka jāatgriežas Latvijā. Un kaut kā likās, kaut kas te man tomēr nav. Ir labklājība, ir nauda, ir darbs, ir kur dzīvot. Kā saka, nauda ir labāka nekā Latvijā. Tanī laikā man te bija. Bet kaut kas nav, jābrauc atpakaļ. Tas bija 2007. gads, atgriezos Latvijā, jo bija arī jau tur sarunāts atpakaļ darbs. Darbs bija labs, darbs patika, sāku strādāt labā komandā. Bet dzīve tā salika kārtas, kad mana ģimene atkal pierunāja mani braukt atpakaļ, un es negribēju braukt atpakaļ, bet pierunāja. Bija Prāta vētras koncerts, netīšām satiku no savas pirmās īrijā būšanas reizes cilvēku, kurš man iepazīstināja ar kora LV diriģenti, un tad kaut kā tā viss tā pēkšņi. Bum, bum, bum. Es atkal esmu tādā vidē, un es tagad atkal saprotu, nē, ir mūzika apkārt, ir labi cilvēki apkārt. Atkal var svinēt visādas svētkus, un īstenībā šie cilvēki bija pat vēl vairāk nekā tas, ko es gaidīju no Latvijas, jo viņi iedeva tādu citu, svešu cilvēku iedeva tādu ģimenisku piepildījumu. Jo daudz jau arī ilgojās pēc ģimenes, pēc mammas, pēc brāļa, pēc vecmāmiņas, pēc brālēniem vai draugiem. Bet atradu šeit mūziku, atradu šeit draugus, nobāzējos līdz galam jau izstāst. Tagad nav kaut kā domas atgriezties. Tāds kors man nozīmē daudz, es jau esmu daudz reizes teicis, pieķers sev pie domas, ka es sev meloju. Ja tur kaut kas nebūs ieši prom vai vēl kaut kas, cik tad es varu šit tā skriet. Viss brīvais laiks tikai korim, paldies milzīgs manai ģimenei, jo es arī saprotu, cik viņiem tas daudz maksā, cik daudz maksā mana laika, cik daudz koris ir manai ģimenei atņēmis, bet viņi jau arī saprot. Viņi saprot, ka tas ir tas, bez kā es nevaru. Un tas ir tas, kāpēc esmu es, jo tad es arī būtu pavisam cits cilvēks iespējams, ja es nebūtu šī vidē, nebūtu ar savu nebūtu, kur man gūt savu piepildījumu. Koris mans ir. Es nebūtu tas, kas es esmu, ja man nebūtu mans koris. Jo mēs esam izdarījuši daudzas labas lietas. Mēs tikko nodibinājām kori, mēs pieteicāmies dziesmu svētkiem. Neviens neticēja, ka mēs paspēsim kvalificēties, neviens neticēja, ka mēs tur būsim. Mēs to izdarījām tādā skatē, mēs to izdarījām kā labākais diasporas koris pēc punktiem, pēc vērtējumiem. Un tad viss, protams, ka pārējais, un arī ar diriģentu Rāsu mēs tik labā tandēmā darbojamies jau sen, jau no mazā letiņa laikiem, kad mēs vadījām bērnu vokāli instrumentālo ansambli. Un šī tandēmā mēs ejam visu laiku, un Viņi man ir izveidojuši, gan šis tandēms, gan mans koris, viņi ir izveidojuši to, kas es esmu. Daudz saka, jūs aplaudēja, jūsu koris Covidā uzrakstīja mūziku, Signi, paldies, mūziku komponēja, rakstīja, saliki, pavadījumus izdarīja. Es to visu nevarētu izdarīt, ja nebūtu koris. Jo man vajag tā, es esmu tāds cilvēks, kad ja man pasviež kaut kādu ideju, ap kuru vajag šobrīd strādāt, bet man vajag, lai man viņu iedod. Un tā kā man viņu iedod, tad var darīt lietas. Protams, vajag komandu, vajag palīdzību, vajag vispārēju, vajag apkārtējos cilvēkus, kas atbalsta, bet var daudz izdarīt, ja ir pareizi cilvēki apkārt. Tu pierodi. Tu vari pierast slinkot, tu vari arī pierast pie ikdienas steigas. Man tā liekas. Ir tā, ka tur citreiz pie stūras miegs nāk vai vēl kaut kas, bet motivācija ir dod spēku. Nekas cits, ne kafija, ne alus pārsla biesputra, nekas. Motivācija ir spēka dzinuls. Darbs ir viens, darbs ir jāizdara, darbs ir jāapspēj. Ģimenei arī vajadzīgs laiks, tie arī jāprūpē, jāapmīļo, jāapģēb, jāapgādā. Viss jāizdara.
Un tad tas atlikušais laiks, kura vairs nav, kas ir manai radošai pusē, kur jau spēkam jāizsīkst ir, tad, ja man pasviež kāds šo motivāciju, tad es to spēku atrodu. Es arī ģenerēju šādu idejas, ja vajag. Man patīk to darīt komandā. Man nepatīk vienam. Es varu uzģenerēt idejas vai kaut ko izdomāt. Būs opera vai būs vēl kaut kas, vai būs mums tur super kora kaut kas, bet es negribēšu to darīt viens. Man lielāka motivācija to darīt ar kādu kopā ar cilvēkiem, kas viens otru uztver, kas viens otru atbalsta, man patīk kopā visu darīt. Es jūs mīlu. Ko tad vēl? To visu jau tās struškas jau ir nodots mēģinājumos.